Halleluja. Sveicināti, mīļie draugi. Jautājums ir pacēlies, ko mums darīt? Pīpēt zālīti, jeb nepīpēt? Dzert varbūt tās degvīnu, jeb nedzert? Ko lai mēs daram? Tāds ir jautājums. Un principā, ko es varētu pateikt? Ja es būtu bez Dieva, nepazītu viņu, es noteikti teiktu, ka ir jāpīpē zālīte. Obligāti ir jāpīpē zālīte, ir jādzer degvīns un jālieto visus pārējos stimulantus, kā teikt, jāsaka arī. Jo ar ko lai šo tukšumu aizpilda? Jo cilvēks ir tā radīts, kad cilvēkam ir tukšums iekšā, ja tur nav Dieva, tur ir tukšums. Un tāpēc ir jāpīpē zālīte, lai aizpildītu šo tukšumu. Ir jādzer degvīns, lai aizpildītu šo tukšumu. Tas ir skaidrs. Bet jautājums ir, priekš kam pīpēt zālīti, ja tu esi kristietis? Priekš kam dzert degvīnu, ja tu kristietis esi stresā? Nesaprotu. Kā vispār kristietis var būt stresā? Herabasienda rabunī mesijā. Un tāpēc vienkārši šo situāciju es domāju, tāpēc, kad es varu izstāstīt nelielu liecību par sevi, es, kad tikko atgriezos pie Dieva, es viņu ļoti spēcīgi sajūtu, ļoti spēcīgs Dieva pieskāriens bija manā dzīvē. Bet vēl vecais iepakojums man vilkās līdzi, vecās paražas. Un bija tāda situācija, kad tur bija tāda lieta, ka es biju strāpījis uz ļoti spēcīgu amfetamīnu. Viņš bija, man liekas, sajaukts ar heroīnu, viņš bija ļoti spēcīgs, ļoti tik spēcīgi nebija lietojis. Un katrā gadījumā, kas atgriezos, vēlns man piespēlēja viņu. Piespēlēja diezgan daudz viņu, un katrā gadījumā es viņu biju iešņaucis, un man tā aizrāva, un man bībele atvērās vaļā. Es sāku lasīt bībeli, un tas viss man likās kā dzīvs. Es lūdzu pat cilvēkiem, bija pat cilvēks, viens ļaunie gari gāja ārā redzamā veidā, es to pat dzīvē tagad, tā neesmu redzējis, kad vienkārši cilvēku griež mezglā, iet gars pēc gara, viņus var sajust, kā tu uzliec roku šim cilvēkam virsū, kā šis gars uznāk šeit augšā kā bumba vienkārši, un es jūtu, kā svētais gars vai Jēzus, pat nezinu, vai Dievs, kā lai to pasaka, viņš man stāvēja aizmugurē kā gaisma, es viņu reāli jūtu kā gaismu. Un tad, kad es uzliku šo roku virsū, man gāja pilnīgi tāds gaismas stars, kas iedūrās tajā demonā, un tas demons griezās kā bumbiņu. Es varēju vienkārši elementāriem pateikt, Jēzus vārdā izēj. Un viņš gāja ārā, bet es to visu darīju zem vitamīna. Bet tad, kad es biju bez tā vitamīna, es jutos diezgan struntīgi, godīgi sakot. Man nebija tās ticības un tās drosmes, man nebija to darīt. Bet es sapratu, ka Dievs un tas viss kopā tas nav savienojums, ka man no tām vielām ir jāatbrīvojās. Un es vienkārši atbrīvojos, es vairāk viņas nelietoju. Un Kristus man ļoti spēcīgi piepildīja ar savu garu, tik spēcīgi, ka man vispārībā nereizi nav bijusi vajadzība vai kārdinājums atgriezties atpakaļ šajās lietās, narkotikās, piemēram, vai kaut kādā alkoholā vai cigaretēs. Man vienkārši negribās to. Situācija ir tāda. Un es jūtu, kad esmu piepildīts ar Dieva garu tik spēcīgi, kad man nelien tas iekšā vairāk, man nav kur to iebāzt, man vienkārši nav vajadzības vairs pēc tā. Un es esmu arī saticis vienu, man bija tāds viens draugs agrāk, viņš arī bija kristietis, arī gāja jaunā paudzē, viņš bija baigi aizadzies, tur bībelītes dalīja visu pārējo, bet viņš pīpēja zālīti un stāstīja man par Dievu tikai tā, ka viņš ir uzpīpējis. Mēs kopā strādājām, mums bija bizness, mēs braukājām mašīnas pie stūras, viņš sēdēja blakus, viņam nebija tiesību, un situācija bija tāda, ka viņš vienmēr izvilka ārā zālīti, uzsita. Viņš saka, pīpēs, es saku, nē, man zālīti nepatīk, es saku. Viņš tagad uzpīpē, atver vaļā Dievu vārdu un sākumā stāstīt par Dievu. Es vienkārši viņam saku, klausies, es saku, Dievs ir svēts, es saku, kā tu man var stāstīt, es saku, savilcies zālīti un to visu par Dievu. Un katrā gadījumā tas viss beidzās ar to, kad viņš man stāstīja to, ka Dievs ir radījis visu, Dievs ir radījis zālīti un katrā gadījumā viss ir kārtībā.
Izstāstīšu, kas šo cilvēku beidzās, kā tā situācija beidzās ar viņu. Beigās, ka mēs viņu izšķīrāmies, vairāk nedarbojāmies kopā, viņš sāka lietot heroīnu. Un izskaidroja to, ka tas arī ir augs, kas aug. Un viss ir kārtībā, Dievs viņu radījis. Gala rezultātā viņš nokļūt cietumā pa kriminālām darbībām, uz kaut kādiem 6-7 gadiem viņam vispār jums aizvērās cieta. Savienojot Dievu ar zālīti un visu to pārējo. Pēc tam vēl viens brālis, un ne tikai viņš, kuram arī atklājies, Dievs ir pateicis, ka zālīte tā ir Šāronas narcise, Lielijas lilija, un viņam ir kaut kādas arī atklāsmes par to, ka arī vecās derības pravieši ir pīpējuši zālīti un kvēpinājuši, ka tajās kvēpināmā sastāvā ir zālīte kaut kas tam līdzīgs, un ka tas ir viss normāli, un ka tas ir ok. Bet es nevaru saprast, priekš kam tas ir vajadzīgs, ja tu esi jaunpiedzimis kristietis, kad, jo es agrākos laikos vadīju visādas narkoprofilaktiskas programmas, un es zinu, ka cilvēki lieto to visu tikai tāpēc, ka viņu sirdīs ir tukšums. Bet ja tu esi ar Kristu, priekš kam tev tas ir vajadzīgs, jo Kristus tev viņš pilnīgi pietiekami ir ar Kristu, saprotiet? Un tas tiešām ir retums, kad es redzu, ka kāds Dieva bērns, kā kristietis, kas lieto, piemēram, šitādas te lietas. Un interesanti, man viens brālis tā pateica, kad mēs par šo tēmu viņu runājām, par to veco derību un par to, ko šis brālis bija stāstījis. Viņš teica, viņš saka, vecajā derībā, svētais gars bija uz patriarhiem, uz vadītājiem. Uz parastās tautas svētā gara nebija. Es viņam to stāstu. Viņš saka, jā, tā bija. Viņš saka, bet tie patriarhi, viņi nebija jaunpiedzimuši. Un tāpēc viņi arī varēja tur kvēpināt visu kaut ko un pravietot. Jo viņiem nebija jaunpiedzimšanas. Mums caur Kristu ir jaunpiedzimšana. Mēs esam jauni radījumi. Un es sapratu tiešām, es sapratu caur to, ka, ja tu pīpē kaut kādu zālīti, tā ir vienkārši vecā derība. Tu joprojām atrodies vēl vecajā derībā, jo jaunajā derībā nav nekāda zālīta vajadzīga. Un es arī zinu Dieva bērnus tādi, kas iekrīt stresā, izmisumā dēļ kaut kādām lietām, pieņemsim, dzīvē, un viņi lieto šņabi. Lai, varbūt nedaudz, bet tā, lai viņus atlaiž. Un es vienkārši domāju, ka tās lietas nekad nebeigsies, kamēr mēs neatradīsim mieru tie kungā. Jo Dievs grib, lai mēs atrodam mieru viņā. Un esmu tiešām Dievam pateicīgs, man tas ir izdevies. Un man vienalga kāds spiediens ir bijis, jebkas, tas man tikai tuvina Kristum. Un man gribās nākt pie viņa, man vispār nav doma iet pie degvīna vai vēl kaut kur citur pie velna. Tā kā situācija ir tāda, kad gaidu jūs komentus par šo situāciju, ko darīt, pīpēt zālīt, jeb nepīpēt, ko jūs ieteiktu šiem brāļiem, kas pīpē zālīt un māsām. Lai Dievs jūs svētī. Paldies par uzmanību.